Tā kā dieviņi nonāksim šī stūrī, jā, tad apstāsimies un izstāstīšu noteikumus. Mēs apspēlēsim šos konusiņus pa krāsām. Nu jau 50 gadus apeniete Aija Latika, būdama vieglatlētikas trenere un sporta skolotāja, ievada bērnus un jauniešus sporta pasaulē, mācot to iemīlēt un tiekties pēc sasniegumiem. Viņai pašai mīlestība un cieņa pret sportu sākās Murjāņu sporta internāta skolā. Ja runājam par sportu, tad sports arī tur sākās. Īstais sports un patika un biju arī Latvijas izlasē un kandidātos. Taču Aijas dzīves ceļš iegriezās tā, ka viņa sāka strādāt Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā par treneri un tolaik Apes vidusskolā par fiskultūras skolotāju. Aija saprata, ka darbs ar bērniem un jauniešiem ir viņas aicinājums. Tāpēc, ka es viņus izprotu, es viņiem jūtu līdzi. Man tas rezultāts, kad iet uz augšu, man tas ļoti patīk, kad tas gan pagodinājums man, bet tam bērnam un visiem. Sēžam zemē, piekusām, paceļ šādi konusiņu, kurš piekusa. Mazie ir tik jautri un viss, un es daudz ko mācos no viņiem arī. Jebkuru uzdevumu es varu pārtvert savādāk, noskatoties netīšām, ko viņi dara. Aija, strādājot ar audzēkņiem, cenšas viņiem iemācīt labestību, vienotību, cieņu pret skolotāju, jo tikai tā izdodas sadarbība. Aijas īpašās spējas aizraut un izprast bērnus atzīmē gan esošie, gan bijušie kolēģi. Viņa visas jaunās vēsmas ķer. Un tā kā šajā skolā viņa strādā ar 1. un 3. klasīti, ņemot vērā, ka tās vecuma atšķirība ir samērā liela. Un mēs zinām, kā bērni izturās pret tā kā ne pārāk jauniem skolotājiem. Aija šajā kategorijā neietilpst. Jā, viņas tā enerģija, un viņa iet un dara. Viņai ir vienmēr savas īpašās prasmes piesaistīt bērnus. Viņai ir savas īpašās lietas, viņai ir savs piestiens, sava rozīnīte. Man liekas, ar to viņa arī izceļas visu pārējo, teiksim, sporta, gan pedagogu, gan treneru vidū. Aiziet, aiziet! Kristerž, tu tik veikls puika un nevari! Ātri! Reiķini, kā tu tiksi! Aiziet! Aiziet! Vaicājot pašai Aijai, kas viņai sniedz gandarījumu darbā, atbilde nav ilgi jāgaida. Jebkas, kas ir saistīts ar sportu.